Jāsaka, tev ir unikāls uzvārds, jo tas latviešu valodā daudziem ir pilnīgs sinonīms vārdam velosipēds, jeb ritenis. Nu, sākotnēji bērnībā es par to uzvārdu lietu neko daudz nedomāju. Man bija svarīgs pats divritenis un par un ap, un mazliet piedalījos sacensībās. Un jau līdz skolas vecumam tapa dažādi ērmriteņi. Tad vēlāk jau pēc skolas pamazām tas kļuva arvien profesionālāk un nopietnāk. Kā savā laikā vispār tas viss sākās? Kā Gustavs nonāca pie tā, kad ir jātais riteņi? Gustavs, viņš atnāca vēl kā 11, 15, 16 gadu, viņš atnāca uz Rīgu no Masalotas, iestājās velosipēda darbnīcā strādāt un ļoti ātri pierādīja savu apķērību, ka viņš jau 21 gadu vecumā kļuva par darbnīcas vadītāju. Tad patraucēja Pirmais pasaules karš, viņš atbrauca atpakaļ no emigrācijas 22. gadā un pamazām 5 gadu laikā jau uzcēla savu fabriku. Kas bija tas, cik viņi spēja saražot un cik cilvēku viņam nodarbināti bija? Viņam bija vairāk kā 300 strādnieki, un viņi pirms Otrā pasaules kara spēja saražot vairāk kā 50 000 divriteņus gadā. Tieši pirms kara tas bija pēdējā kulminācija tā rūpnīcas izaugsmē. Kā vispār top ritenis? Tas ir ļoti skrupulos un smalks darbs, sākot jau ar rasēšanas. Mūsdienās nevis dēli, bet ar kompjūteru programmām. Mēs sākam teorētiski izdomāt precīzi visu, ko un kā gribi. Ir saglabāts daudz veco velosipēdu tradīcijas, tā ir garā bāze. Tā ir šī staltā stāja un viegla manevrēt spēja. Tu nedzenies, nenosvīsti, nonākot savā galva punktā. Elegants, respektīvi. Un tad sīki, pamazām pie katras detaļas strādājot, saliec viņu kopā. Sākam teorētiski un pēc tam tīri praktiski. Tas kopā salikšanas process, tas tiešām ir roku darbs? Jā, tas notiek šeit. Viss katra detaļa tiek arī tepat visu nokrāsojam, katrs rāms ir slīpēts, lai būtu maksimāla kvalitāte šim krāsojumam un ādas rokturīši. Kas tev pašam ir ritenis? Tas ir divritenis, tas ir darbs, izklaide. Būtībā tas pavada man no rīta līdz vakaram. Kaut ko par un ap divriteņiem ir nemitīgi dara. Vienai daļai no cilvēkiem ielās tas tagad ir tāds sevis apliecināšanās veids, dzīvesveids, varētu teikt. Jā, stila elements. Arī, protams, jā. Bet, sākotnēji būvējot šo divriteni, tā ir doma par ikdienas transporta līdzekli. Tas var būt alternatīva tavam trolejbusam, tavam mini vai kaut kā tam līdzīgi. Tad nebija tāds sapnis izmainīt Latvijas ielu kultūru sākotnēji? Pat teikšu tā, ka viņu atdzīvināt tādu, kad viņi ir bijusi 30. gados, jo tad veloceliņu kopgarums bija garāks nekā mūsdienās, un kaut arī tad bija tikai 400 000 iedzīvotāji. Un arī vispār velosipēdu kultūra bija daudz krāšņāka un tāda industrija. Tā kā tas ir tie tādi mazi solīši, kas ir pamazām jāatjauno. Jā. Un tad, lai labi ripo!